Imanta Kalniņa un Māra Čaklāta dziesmas atbalsīs Liepājā piedzimst neredzēta jaunatnes aktivitāte. Un pulcējas jaunatne ap saviem mūziķiem. Līva, tā senatnē esot saukusies upe, pie kuras dibināta Liepāja. Līvi, tas nozīmējot smilts. Līvi, viss noturīgākais ansamblis jaunatnes simpātiju lokā. Jau 3 reizes Liepājas mūziķi ir sapulcinājuši klausītāju tūkstošus pasākumā Mēs Liepājai. Par iegūtajiem līdzekļiem cels pieminekli Mirdzai Ķempei. Tiks atjaunots Rožu laukums. Kādreizējā Tirgoņu iela pārveidota par atpūtas vietu. Savulaik slavenība Artūrs Spriednieks Kavarra dziedāja Liepājas operā. Jā, šai Latvijas pilsētai bija sava opera. Tikpat pašsaprotami kā sava osta un savi kuģi vistālākajos pasaules reisos ar regulāru tvaikoņu satiksmi Liepāja, Ņujorka. Tos sagaidīja un pavadīja viena no muzikālākajām Latvijas pilsētām. Man kā profesionālam māksliniekam, komponistam jau nav lielāka, kā saka, tāda sapņa, kā redzēt savu pilsētu kultūras dzīves kaut kur avangardā, republikā. Liepāja tomēr ir bijis Latvijas kultūras, viens no kultūras centriem. Ne tā kā patreiz viss koncentrēs tikai Rīgā, to jau vien tās reizes ir runāts. Bet man šī ziņā, es vienmēr uz Lietuvas republiku, teiksim, atsaucos tā, jo viņi te centralizē visu savu kultūru. Piemēram, ja mēs paskatāmies arī tos katalogus, teiksim, tādas koncertu, kaut kādas brošūriņas pirms kādu laiku, ja? Un Liepājai ir kaut savu koncertu.
Mūsu gadsimta 2. gadu desmitā, strādājot par ērģelnieku Liepājā, Alfreds Kalniņš sāka rīkot baznīcā koncertus. Annas baznīcā ar Sefrenca darināto graznāko baroka altāru Latvijā uz Alfreda Kalniņa ērģelspēles koncertiem pulcējās visdažādāko tautību un ticību cilvēki. Pēc komponista iniciatīvas Annas baznīcas ērģeles tika modernizētas un pārbūvētas. Šajā darbā lieti noderēja ērģeļu virtuoza Jāņa Sērmūkša padoms. 25 gadus būdams nenogurstošs koncertu dzīves organizētājs Liepājā, šis tautas garamanta kopējs bija ērģelnieks Svētās Trīsvienības baznīcā, kurā tad bija lielākās ērģeles pasaulē. Šodien mūzikas kopšanas tradīcijas atzimst ap Liepājas mūzikas vidusskolu. Tās direktors Agris Engelmanis no Valda Vikmaņa rokām ir saņēmis nosargātu, tradīcijām bagātu skolu, un uz tās pedagogu bāzes šogad nodibināts profesionāls simfoniskais orķestris. Mūzikas skolas kādreizēji audzēkņi ir bieži viesi savā skolā. Spēlēt mūziku Liepājā. Tas pat laban ir patriotisks mīlestības darbs. Savai Liepājai, smilšu krestam, pasaules pilsētai. Latviešu tautam akmens mals un smilts, kuris aizkrastos augstu kāpam, lai lejā varētu Daugava plūst. Mūsu dziesmas ir vairogi sēdi, ja mēs tā par pagalgiem liksim, ne sapnī